Sporta centrs Daugava. Redz, kur šitāda te gigantiska smuka ēka man stāv aiz muguras. Lūk, šeit zem jumta ir kolosāli liels parkings. Šeit tieši pirms ieejas ir tāds baigi foršīgais skvēriņš. Un šeit notiekās viss, kas ir saistīts ar futboliem, skriešanām, lekšanām un tā tālāk. Esam tagad pie Daugavas ledus halles. Šeit ir 2 veseli ledus laukumi. Un tagad es parādīšu jums to, ko parasti cilvēki neredz. Šīs pašais ir tehniskās telpas, no kurām mēs varam paskatīties, kas notiekās uz ledus. Kā jūs varējāt noprast, šodien mums ir atkal turnīrs. Esam klāt pie mūsu pārģērbšanās telpas. Olaine! Uzvara! Kā tas viss te notiekās? Šitien ģērbamies mēs, un tur ģērbsies mūsu pretinieka komanda. Kamēr vēl ir tehniskais starpbrīdis un neviens vēl neģērbjās, es parādīšu, kas te vēl ir atrodams. Protams, var nofotografēties kopā ar veco ezi. Protams, ja gribās izjust nedaudz tuvāk visu hokeju, lūk ir durvis. Mēs attaisām vaļā un atnākam fanātu zonā. Arī redz, kur var atnākt paēst. Pasies, ka ir garšīgi šašliciņi, te viss kaut kādi ir. Ziltiņas, kotletītes, ņem. Un šajā zonā spēlēsim mēs šodien. Lūk, kur ir ledus. Lūk, kur ir krēsli. Olaine! Bet, protams, tie, kas nav silti apģērbušies, var tāpatās pastāvēt šodien te blakām un pastīties. Šeit stāv vienkārši automāts ar dažādām uzkodām. Aiziet, lielie hokeisti. Ejam vinnēt tagad. No, un kur tūlītās viss sanāks, tūlītās viss sāksies. Nu, šitā te tas viss notiekās. Nāk, kur mūsu pretinieki vieni no. Iemetiens, aiziet! Ir! Damīrs Malots! Ir! Ai, gandrīz vai! No to jau bija tuvs. Mūsu hokejisti vienmēr būs tie labākie. Un aiziet, kur viss notiekās. Visi mūsu mazie varoņi. Jā. Paskaties, pret kādiem mums ir jācīnās. Paskaties uz tiem gigantiem. Oi! Un te mēs vecāki stāvam visu un... No, jā. O, normāli, aiziet, Jāhū! Tagad ir tas labākais. Tagad būs apbalvošana Olainas komandai. Tagad būs kausa. Reku vecāki, protams, te ir arī. Nu, un kā te bez manīm, es jau arī te visur esmu. Tas, kurš čaklu paspēlējis, tagad paēdīs. Ņom.